brīnums, kas radīja brīnums. Lai spēcināta tava miesa un spirdzināti tavi kauli. Salamana sakām vārdi 3:8. Mēs bijām pāris, kura sapņi bija piepildījušies. Manam vīram Brianam piederēja veiksmīgs mūrnieku uzņēmums, un es strādāju kristiešu raida organizāciju apvienībā. Mums bija ģimene, māja, kādu vien gribējām, un dzīve bija lieliska. Bijām tik aizņemti darbā, ka pārāk maz laika atlicinājām, lai apciemotu savus mīļos vai pats parunātos viens ar otru kā toreiz, kad bijām tikko precējušies. Taču laikam piemīt spējas izdzēst šādas domas, kad tās ienāk prātā. Bet tad es sāku pamanīt drūmas izjūtas, no kurām nevarēju atbrīvoties. Sēdēju pie galda, un pēkšņi mani pārņēma skumjas, it kā es gaidītu, ka notiks kaut kas briesmīgs, ko mēs nespēsim apturēt. Ieminējos par to Brianam, un viņš tikai noteica, lūdzies par to. Un es tā arī darīju. Es par to vairs neiedomājos līdz brīdim, kad pēc pāris dienām sēdējām ārsta kabinetā. Brianam sāpēja mugura, un ārsts viņu bija nosūtījis uz kārtējo magnētiskās rezonanses izmeklēšanu, iepriekš ieminoties, ka viņam varētu būt nepieciešama operācija. Pēc rezultātu izlasīšanas ārsts sacīja: Jums nav nepieciešama operācija. Viņš drūmi apklusa. Jums ir neoperējams vēzis 3 vietās – krūškurvī, mugurkaulā un iegurnī. Saķērušies rokās, mēs tur sēdējām un skatījāmies uz magnētiskās rezonanses attēliem. Uzdevām jautājumus, kuru parasti uzdod, izdzirdot šādu diagnozi. Ārsts pakratīja galvu. Tur neko nevar darīt. Tas ir mēnešu jautājums. Visus izmeklējumu rezultātus nosūtīšu jūsu ģimenes ārstam. Man ļoti žēl. Mēs ar Brianu izgājām ārā agrā ziemas vakarā un jutāmies tikpat augsti un drūmi, kāds bija vakars. Brians bija vēl jauns. Mums bija bērns un mazbērns. Mums bija dzīve. Mums bija plāni, cerības un daudz sapņu. Nākamajā rītā, kad pamodos, mans mīļotais vīrs sēdēja pie mūsu gultas un lūkojās uz mani. Pār viņu vaigiem ritēja asaras. Es negribu tevi pamest, viņš raudāja. Atcēluši visus darbus un tikšanās, mēs turīt kopīgi raudājām. Mēs runājāmies tā, it kā gadiem ilgi nebijām sarunājušies, un ne par nākotni, bet par lietām, par kurām parasti runājām. Naudu, sapņiem un plāniem. Mēs runājām par mūsu mīlestību, par kopīgām atmiņām, par mūsu ģimeni. Ģimenes ārsts uzaicināja onkologu. Apzvanījām visas baznīcas, kuras no sirds mīlējām, un Briana vārds tika iekļauts aizlūgumu sarakstos visā valstī, un mēs lūdzāmies ar vēl nebijušu deksmi. Pagāja mēnesis. Tika veiktas neskaitāmas analīzes un apmeklēti daudz ārsti. Kādu vakaru piezvanīja mans dziļi ticīgais tētis. Skaitīju lūgšanas un izjūtu, ka viss būs labi. Un es tam ticu ar visu savu sirdi un dvēseli. Pēc 2 nedēļām sēdējām onkologu kabinetā. Viņš atvēra mapi, kas gulēja uz galdu un palūkojās uz mums. Esam veikuši visus izmeklējumus. Ir labas ziņas. Briana ķermenī nekur nav atrodams vēzis. Es izčukstēju, bet kā tad ar to magnētisko rezonanci un izmeklējumiem un citi ārsti? Ārsts pasmaidīja. Es zinu tikai vienu, vēžu viņam nav. Varbūt neirologs ieraudzīja rētas, kas radušās pirms vairākiem gadiem notikušās auto avārijas rezultātā. Taču vēža nav, jūs esat vesels. Kopš tās dienas ir pagājuši 15 gadi. Un vēl aizvien, paskatoties uz Brianu, atceros to, kā tika uzklausītas mūsu lūgšanas, un dzīve mainījās uz visiem laikiem. Tagad mēs daudz vairāk uzmanības pievēršam viens otram un mūsu ģimenei.
Pārcēlāmies uz klusu pilsētiņu, kur kaimiņš pazīst kaimiņu un no sirds pazīst sirdi. Mūsu mērķi mainījās. Mēs dzīvojam šodienā un baudām mirkļus, nevis domājam par lieliem plāniem. Kad skatos, kā Brains spēlējas ar mūsu mazbērniem un mazmazbērniem, es klusībā noskaitu pateicības lūgšanu par to, ka viņi var satikt savu opīti. Naktīs mūsu māja čīkst, un ir brīži, kad vēlme iegādāties jaunu apģērbu neatbilsta manam aciņu iespējām, bet mēs esam bagāti. Šis viens brīnums mūsu dzīvē radīja vēl daudzus citus brīnumus.